Kas ir un ko dara dermatologs? Dermatologs ir ārsts, kurš pārzina ādu, ne tikai ādas slimības, bet arī, kā šobrīd redzams, ir ļoti attīstījusies estētiskā dermatoloģija, tātad arī ādas izskatu, skaistumu. Un arī gribētos uzreiz pieminēt to, ka dermatologi šobrīd ir ļoti specializējušies, katrs tā kā savā lauciņā. Ir dermatologi, kuri nodarbojas galvenokārt tieši ar estētiskām procedūrām, ar dažādām injekcijām, tātad skaistuma lietām. Un tad ir tā klasiskā dermatoloģija, kas ir visas ādas slimības. Tur ir ne tikai āda, bet arī mati un nagi. Arī dermatologs var būt papildus vēl specializējies tieši ādas galvas matainajā daļā un matos, tas būs trihologs. Bet arī pārklājās tās specialitātes, mēs arī sadarbojamies ar citiem speciālistiem, piemēram, ar alergologiem diezgan bieži tas sanāk, jo ir alerģiskā veida izcitumi uz ādas, un tad gan dermatologs, gan alergologs var būt tie, kas dod kādus padomus.